šī tik tiešām ir izkāpšana no komforta zonas. Absolūti saprotam. Viskaistākie pirkumi vienmēr ir impulsīvie pirkumi. Tev ir kaut kādi tie apģērba gabali, kuros tu jūties pārliecinātāk par sevi nekā citos. Žakete. Par kosmo laiku runājot, mēs visi noskatījāmies Devil Wears Prada, ja? Un mēs redzējām, ka viņas visi tur var ieiet kaut kādā lielā skapī un paņemt visas tās skaistās smukās štātītes. Vai tā ir dzīves realitāte, vai tas tomēr tā nestrādā? Bija jādodas pēc izlaiduma kurpēm, un mamma saka, un es tā cītīgi rādu dažādas kurpes un stāstu. Viņa saka, un es pagriežos, un Lauras nemaz nav. Es pieeju klāt, es saku, bet es tev tur rādīju, un es viņai paziņoju, bet tu vilktu to, kas tev nepatīk. Esiet sveicināti Denim Dream podkastā. Pirmais tāds modīgais podkasts Latvijā, bet podkasta formāts visiem labi zināms un pazīstams. Šeit es, Rūta Dvīnska, un tur man pretim vienmēr kāds skaists, stilīgs un labs cilvēks. Šajā reizē es sarunāšos ar Lauru Saulīti, kas ir starp citu tāds kā pionieris šajā krēslā podkastā, jo tieši viņas YouTube kanāls Generation Famous bija tas, ar ko mēs savā ziņā iepazinām šāda veida raidierakstus. Bet tagad mēs iepazīsim vairāk pašu Lauru, viņas attieksmi pret modi un to, vai tam ir kāds sakars ar viņas pašapziņu. Nu, kā ir tajā pusē? Slikti. Kāpēc? Tāpēc, ka es vienmēr esmu tavā ērtajā pusē. Man ļoti nepatīk atbildēt uz jautājumiem. Es arī saviesīgos pasākumos vienmēr ieņemu to pozīciju, ka man jau ir sagatavots nākamais jautājums, lai mēs nenonākam līdz sadaļai, kur jautājumi tiek adresēti man. Tādā gadījumā, ja man aptrūks, es tev uzjautāšu, ko tu vēlētos sev pajautāt. Nē, tu drīzāk varētu pajautāt, ko es vēlētos tev pajautāt. Ok, labi, tad mēs pārmetīsim tās lomiņas otrādi. Es patiesību sakot arī vienmēr jūtos ērtāk savā šā brīža pozīcijā nekā otrādi, jo tajā brīdī kaut kas tur ir arī par to atbildību sadali. Tu esi atbildīgs par to, kurā virzienā mēs dodamies, vai ne? Un tad tāda kontrole. Mums jau patīk sievietēm vispār pakontrolēt notikšanas. Tiksim arī līdz tam droši vien kaut kādā mirklī sarunā. Kas notiek šobrīd tavā vasarā? Kādas ir tavas aktualitātes? Vai tu esi savā podkastā paņēmusi pauzīti un atpūtīsies, vai turpināsiet strādāt? Es visu laiku nepacietīgi gaidu, kad sāksies vasara. Jo tagad palūkojoties aiz logu, nekas par to neliecina. Man šķiet, ka ir iestājies ne tikai pavasars, bet arī rudens vienlīdz. Bet mēs plānojam ņemt pauzes. Nezinu, kad šī saruna ies gaisā, bet jā, noteikti jūlija mēnesis būs tas, kad mēs atpūtīsimies, jo vajag uzņemt spēkus, enerģiju un vajag, man šķiet, arī nedaudz ar tādu svaigu skatu paskatīties jaunajā sezonā. Varbūt kaut kādas mazākas, lielākas izmaiņas veikt. Tev vispār gribas dzīvē tā ik pa laikam kaut kādus tādus atjauninājumus veikt, līdzīgi kā mēs operētāju sistēmai to izdarām uz savām mobilajām ierīcēm, tā, nezinu, arī tev kaut kādu mazus tādus restartiņus? Patiesībā nē. Man ļoti patīk rutīna. Man patīk, ka man apkārt ir mani cilvēki. Man patīk, ka komanda nemainās. Es vienmēr esmu smējusies, ka es varētu būt viens no tiem algotiem darbiniekiem, kurš nostrādā vienā uzņēmumā visu mūžu. Man ļoti patīk, tad, kad es izveidoju to savu drošo un ērto vidi, drošo un ērto cilvēku loku sev apkārt, tad es esmu gatava neko nemainīt, ja vien ārējie apstākļi to nepieprasa. Tāpēc manas izmaiņas, kas notiek profesionālajā dzīvē, vienmēr ir saistīts ar ārējiem apstākļiem. Tas ir reti, kad impulss, kas nāk no manas pašas. Bet tas, kā tu šķiet, tas ir arī tāds drošības jautājums, ja tu zini, ka viss notiek tā, kā vienmēr ierast, kā tu saki, tā rutīna, jo man ir ļoti līdzīgi. Man patīk, ka ir kaut kādas lietas, kuras ir sakārtotas ikdienā, jo viss pārējais savukārt ir tik mainīgs, un tur atkal jau par to kontroli droši vien sāst, ka tu nespēji vienkārši, tas ir no tevis neatkarīgi mainīgs, varbūt kaut kas vispār tā darba vide, un visi tev nav normēts darba laiks no 8 līdz 5. Visu laiku tā pielāgošanās, tas nepārtrauktais menedžments, ka gribas, lai kaut kas ir tāds fundamentāls un kaut kas ir paliekošs, un tur ir tā drošība. Protams, lai kaut kur ir stabilitāte. No otras puses, kas attiecas privātajā dzīvē, man ļoti patīk dažādi pārsteigumi, man patīk kaut kādas tādas mazas dekorāciju, es domāju, vides maiņas, varbūt atjaunināt mājokli, atjaunot garderobe, bet kas attiecas uz tādu profesionālo dzīvi, mēs jau mīlam to komfortu arī tāpēc, ka mēs
jūtamies tajā komfortā kaut kādā ziņā profesionālāk, jo tiklīdz tev ir jārada vai jādara kaut kas jauns, tā tev ir sevi jāpiespiež nedaudz mainīties un izkāpt no tā savu komforta, iemācīties kaut ko jaunu un varbūt notestēt tās savas iespēju robežas kaut kādā jaunā šķautnē. Bet tas nonivelētais teiciens par to izkāpšanu no komforta zonas, lai kā mums negribas, jāatzīst, ka dienas beigās, tad, kad tu to esi izdarījis, tur tiešām vienmēr sanāk kaut kas diezgan labs, un tas nākamais līmenis atkal ir atslēgts. Tu vari atcerēties tādu pēdējo reizi, kad tev bija tā sajūta, ka tu izkāpi no tām savām siltām čībām un no komforta zonas. Neskaitot šo sarunu un tavu sēdēšanu tur, to mēs vēl nezinām, kas no šī sanāk. Šī tik tiešām ir izkāpšana no komforta zonas. Man, protams, uzreiz nāk prātā tādi lielie profesionālie pavērsieni, kas pirmkārt bija mana profesionālā ceļa maiņa, tad, kad es nomainīju rakstošā žurnālista profesiju pret žurnālistu, kurš sēž kadrā un uzdod jautājumus. Protams, arī grāmatas izdošana bija izkāpšana no komforta zonas, bet es domāju, ka arī ikdienā ir kaut kādi tie mazie brīži. Man patiesībā arī gatavojoties sarunām, ja ir kāds viesis, kura tēma man šķiet izaicinoša, piemēram, podkāstā mēs esam sākuši runāt arī par tēmām. Pēdējā laikā mēs diezgan daudz pieskaramies medicīnas jautājumiem, un tā arī savā ziņā ir izkāpšana no komforta zonas, jo tev ir jāspēj kadrā uzdot jautājumu par tēmām, par kurām tu neko īsti nesaproti. Es vispār ar medicīnu esmu uz jūsu, un līdz ar to arī tie mazie brīži ir tāda izkāpšana no komforta zonas, bet tas vienmēr ir interesanti. Es tev pilnīgi piekrītu, es šo pavasaru esmu tur iekulusies attiecībās ar tiesu administrāciju un tieslietu ministriju, labās attiecībās, un mēs apbraukājam Latviju ar viņu tādiem semināriem, un tās tēmas, kuras es esmu izzinājusi, kurās esmu iedziļinājusies, un gribētu sacīt, ka man ir jau diezgan labas zināšanas visās šajās tikšanās reizēs tapušas. Tas bija tas, ko tu nekad dzīvē neiedomājies. Man kāds janvārī sacītu, hei Rūta, tu tagad ārkārtīgi daudz zināsi par juridiskās palīdzības sniegšanu maznodrošinātajiem. Kā tad? Tā kā mūsu tā profesionālā darbošanās aizved mūs tādos virzienos, kur mēs noteikti nekad neesam plānojuši līdz tam nonākt un būt, bet paplašinām savu redzeslauku. Cik podkāstu sērijas tev ir epizodes, tu zini? Tās, kas ir tās 1-pret-1 intervijas, es nedomāju tagad tas jaunais formāts, kur jūs divatā, Laura, bet vispār cik? Kad bija kaut kāds kaut ko tu tur svinēji, es atceros. Svinēju, man atzīmēja, ka kaut kāda 100. epizode. 100. epizode bija jau vēl pie manas mājās, tā kā tas ir pavisam sen. Man šķiet, ka 200 plus. Vienmēr ceļot krietni daudz, un ilgus gadus tu to dari, un kaut kādā ziņā tu biji arī tāds pionieris, varbūt Latvijas tai podkāstu vidē, kas veidoja šos raidierakstus, kas ir gan redzami, gan dzirdami, un dari to jau ilgus gadus. Nav kaut kādā brīdī uznācis tāds arī panīkums, nezinu, ka varbūt šim vairs nav nozīmes, un metam šo pie malas. Nākamais jautājums. Vakar. Zin, kā ir visu laiku, ik pa brīdim ir tādi viņveidīgi. Es neteiktu, ka varbūt panīkumi, bet atkal runājot par ārējiem apstākļiem, es ļoti lielā mērā esmu atkarīga no ārējiem apstākļiem. Jo šis ir mans sirds darbs, mans sirds projekts, bet es nevaru to darīt tikai entuziasmu vadīta. Ļoti daudz, kas ir atkarīgs no skatījumiem, ļoti daudz, kas ir atkarīgs no auditorijas, bet savā ziņā vēl vairāk ir atkarīgs no sponsoriem un reklāmdevējiem. Un tas ir varbūt tas, ar ko es ikdienā vēl aizvien cīnos un saskaros, ka YouTube platforma daudziem reklāmdevējiem vēl aizvien ir tāds neapzināts lauks, neizzināts lauks, un kas attiecas uz drukāto presu un TV, tur viss ir skaidrs, jo tas strādā jau gadiem. Ar YouTube platformu ir mazliet citādāk, līdz ar to mani
skaisti un patīkami uzlādē visi tie cilvēki, kur atnāk pie manas ciemos, jo tā enerģija un jauda, un kā tu iepriekš minēji, mums ir iespēja iepazīt visdažādāko profesiju pārstāvjus un uzzināt viņu interesantākos profesionālās karjeras līkločus, klupšanas akmeņus un kā viņi ir cēlušies un krituši un atkal cēlušies, bet tad dienas beigās tu esi tas, kurš paliek ar rēķiniem, kurš paliek ar visu to, kas paliek aizkadrā. Un es vispār vienmēr esmu teikusi, ka, manuprāt, ir tādi cilvēki, kur piedzimst ar tā saucamo CEO, jeb uzņēmēju gēnu, un es noteikti neesmu šo cilvēku vidū. Es arī nekad neesmu aktīvi dzinusies pēc kādas vadošās pozīcijas nevienā no darba vietām. Man galvenais, lai tas, ko es daru, man patiešām patīk, lai man par to deg sirds un acis, bet man drusku šķiet, ka manī nav šī vadības gēna, un savā ziņā, uzņemoties veidot šo kanālu, tad es vēl par to neaizdomājos, ka man būs jāuzņemās arī šī vadība. Un tas droši vien ir tas, kas man ir visizaicinošākais. Tāpēc tie paguruma brīži vai tie vilnīši, kas ir tur lejā, tie ir vairāk saistīti ar to, kas paliek aizkadrā. Absolūti saprotam, jo mēs katrs esam tur tāds mazais uzņēmējs, neviļas arī tad, ja mēs darbojamies sociālajos medijos vai jebkur citur, to nevar noliegt. Tu esi tāds cilvēks orķestrs, tostarp arī dari tos darbiņus, kā tu saki, kas tev vispār nekad dzīvē nav ne saistījuši, ne patikuši. Bet tas, kas, tu saki, tev tas CEO gēns nav, bet tas, kas, manuprāt, tev piemīt, ir brīnišķīgi tāda veselīga pašapziņa. Un nevis tāda pašpārliecība, arī dzēna droši vien, bet tāda tiešām, kas absolūti nesaistās ar arogants vai tādu augstprātīgu, bet tu ļoti, man šķiet, ka tā apzināti zini, kur tu dodies, nu vismaz tu radi tādu priekšstatu, ka tev ir tas mērķis, tevs mērķis bija, piemēram, šis raidieraksts vai jebkas cits varbūt tavā ikdienā, un tu ar tādu pārliecību to dari, radot to iespaidu, jā, nu, ka tev varbūt neķer viss apkārt notiekošais vai kaut kas cits, bet tu tā ļoti pārliecināti sievišķīgi dodies uz priekšu. Tā ir patiesa mana tāda sajūta, vai tu pati sevi tā, nezinu, citādāk sajūti? Tur ir divas sastāvdaļas šajā formulā, ko tu minēji. Es piekrītu, par pašapziņu, starp citu, esmu vairāk kārt dzirdējusi arī no savām draudzenēm, bet tur man lielais paldies ir jāsaka manai mammai un tētim, jo viņi ir ielikuši tādu pamatīgu pamatu manai pašapziņai vispār dzīvē. Viņa ir tēma, par kuru man ir grūti runāt bez kamola kaklā, bet jā, noteikti pašapziņa ir viens, bet kas attiecas uz mešanos jaunos projektos, tad tur savukārt manī nav liela pārliecība, ka kaut kas no tā izdosies. Arī ar kanālu, tad, kad es sāku to darīt, tā bija tāda ideja un vīzija, kas patiesībā dzima man vīra prātā, ka es varētu pamēģināt. Bet savukārt tas otrs komponents, kas, manuprāt, ilgtermiņā nostrādā, ir tā neatlaidība. Un tur nav par to, ka es ticu, ka tas izdosies. Es gribu iet tik ilgi, kamēr tas izdodas. Un tāpēc es saku, jā, es piekrītu, man ir veselīga pašapziņa, bet tas, kas man palīdz darboties ikdienā, ir noteikti tā vēlme pierādīt vai pārliecināties vai darīt tik ilgi, kamēr ir tas rezultāts. Man ir grūti apstādināt. Jūs mūs neapturēsiet. Kas ir super fēni, jo skaidrs, ka nevienmēr arī droši vien mēs aizējam varbūt līdz tam, nezinu, perfektajam iecerētajam gala mērķim tajā pašā brīdī. Atkal jau ļoti triviāli, bet jāsaka, ka ceļš jau ir arī ārkārtīgi svarīgs. Bet atgriežoties pie tās tavas pārliecības par sevi un tās pašapziņas, nu tagad tu pati esi mamma un turklāt jaunai dāmai mamma un man arī nesen kāds tieši kā reiz jautāja kādā citā intervijā, ko es daru. Tā kā, lai to savu meiteņu pašapziņu veidotu tādu veselīgu. Un es sacīju, ka man šis liekas
milzīgs temats. Jo es esmu lasījis, ka kaut kādā brīdī līdz kaut kādam zināmam vecumam tā pašapziņa meitās kā reizi veidojas no tā, kādas ir attiecības ar tēvu, un tad tur visādi šādi un tādi, savukārt māte ir kā tas piemērs un viss, un man, tad, kad runa ir par, es nezinu, tur veselību vai vēl kaut ko, nu, tur es esmu droši, ka es to cepurīti uzvilkšu galvā un par sausām kājām parūpēšos, bet tas pašapziņas jautājums, tas laikam man ir tāds, jo man arī ir jāsaka paldies saviem vecākiem par to. Viss ir kārtībā. Man, tiešām ir okei. Var dzīvot. Sevi nešaustu. Bet, kad jāieliek kaut kas tāds ir bērnam šopulī, es tur sāku gan sevi diezgan tā pakratīt ik pa laikam, tā kā Rūt, vai šādi, vai varbūt vairāk, vai varbūt tomēr par brīvu palaists, varbūt vairāk disciplīnas. Un es nezinu, kā tu ar to tiec galā, lai to savu veselīgo pašpārliecību atdotu arī meitai? Es tev ļoti lielā mērā piekrītu par to tēva lomu. Es domāju, ka tieši attiecībā uz pašapziņu tas ir ļoti svarīgs aspekts tieši tētis, meitas attiecības ar tēti un tēta attiecības ar meitu. Un es domāju, ka tas, ko es esmu izdarījusi pareizi, es esmu izvēlējusies vīru kā mans tētis. Un es domāju, ka ar to es jau esmu daudz paveikusi savas meitas labā, izvēloties pareizo vīrieti un garantējot to, ka viņš parūpēsies par viņas pašapziņu. Es neesmu mamma. Mana mamma ir mans piemērs tam, kādai jābūt mammai, un es zinu, ka es esmu ļoti tālu no tā, bet es sev nešaustu. Es zinu, ka es esmu tā mamma, kur aizmirsīs, ka bērns ir pierakstīts pie pediatra un atcerēsies pēdējā brīdī. Es zinu, ka es esmu tā mamma, kur iespējams neatcerēsies ielikt šalli vai cepuri līdzi. Es esmu tā mamma, bet es bezgalīgi mīlu savu meitu, un es ticu, ka viņa caur citiem maniem mīlestības izpausmēm jūt to, un man pat liekas, ka viņa jau ir piedzimusi ar tādu diezgan lielu devu pašapziņas, un man dažkārt nākas, es viņā redzu tik daudz sevis, ka man brīžiem nākas sakost zobus, saprotot, ka viņa man var gan pārrunāt, gan pārliecināt par daudz lietām, tāpēc man par to bail nav, bet jā, es domāju, ka kas attiecas pašapziņu, tur liels aspekts ir tētis. Kā man vīrs vienmēr saka, tad, kad meitenes parāda savus īstos raksturiņus, viņš vienmēr saka, skaties kā spogulī. Paldies. Bet tev ir lielisks vīrs. Tu arī esi izdarījusi pareizo izvēli. Paldies. Es viņam nodošu šo un cenšos atcerēties arī pati kādreiz tā kā pasacīt, jo jā. Tādā ziņā arī es esmu ļoti, ļoti priecīga, ka meitenēm ir tāds tētis, ar ko augt. Atgriežoties vēl pie tevis, varbūt bērnībā, varbūt vēlāk, es nezinu, kad radās arī tava tā sajūta par to, ka tava pašapziņa vai vispār tavs es var izpausties ne tikai caur darbiem vai vēl kaut kā, bet tostarp arī tavā izvēlētajā tēlā, jebšu, kas tev ir mugurā, jo mēs galā šeit esam arī satikušās par modītēm parunāt. Vai tu biji tas stilīgais bērns vai pēc tam stilīgais tīnis vai kā tu sevi atceries vispār tādā posmā, kur tu jau varēji sākt noteikt to, ko tu vilksi mugurā? Jo līdz kaut kādam brīdim droši vien tās sašļukušās zeķebiksītes uz ceļgaliem nebija mūsu izvēles, jā. Patiesībā par sašļukušajām zeķebiksītēm man ir stāsts. Bērndārza izlaidumā man bija jādodās ar mammu. Tajā laikā vēl visas modīgās lietas tika iepirktas Rīgas centrāltirgū. Man bija jādodas jā, bija vēl bērnu pasaule. Bija jādodas pēc izlaiduma kurpēm. Un mamma saka, un es tā cītīgi rādu dažādas kurpes un stāstu. Viņa saka, un es pagriežos, un Lauras nemaz nav. Es pieeju klāt, saku, bet es tev tur rādīju, un es viņai paziņoju, bet tu vilktu to, kas tev nepatīk. Tā kā es jau tad centos noteikt un diktēt savu gaumi un savu stilu izjūtu, bet es neteiktu, ka es kādreiz esmu bijusi tāda ļoti izteikti modīga. Es diezgan labi iekļāvos tajā meiteņu kopainā arī skolā un klasē, bet man vienmēr ir paticis uzvilkt kaut ko, kas varbūt mazliet atšķiras. Man ir svarīgi, ja es dodos uz kādu īpašāku pasākumu, īpaši piedomāt pie tā, kas man ir mugurā, bet jā, es nezinu.
Nebija tā, ka tu biji tur tāds spurainais tīnis, kas pēkšņi izdomāja, ka tur ies gotu ceļu vai panku vai kas vēl mums tur bija aktuāli un paprovēs kaut kādas citas kultūras, ne kultūra, nu jā, subkultūras kaut kādas tur iezīmes apģērbā. Vai... Man, protams, bija periods, kad man likās, ka man iedvesmo Avrila Laviņa. Nu, jā, pareizi. Kuram tad nebija. Tad tur bija tas melnais ar rozā, nedaudz meitenīgs, bet tāpat laikā roķīgs. Tā kā bija, protams, ties eksperimenti ar stiliem. Man arī ir bijuši diezgan liela eksperimenti ar maniem matiem. Tā kā es noteikti esmu izdzīvojusi tos 11 gadus, cenšoties atrast to savu stilu. Es domāju, ka lielā mērā man gauma ir formējis arī man pirmā darba vieta un īpaši jau aizkadrā satiktā Daca Bahmane, jo viņa bija pirmais modes redaktors žurnālā Cosmopolitan, līdz ar to es ļoti daudz esmu arī vērojusi un iedvesmojusies tieši no viņas. Tā kā es domāju, ka manu to gaumas izjūtu ir vairāk formējusi tā vidi, kurā es esmu bijusi. Un 7 gadus nostrādājot glancētā žurnālā, neviļus pat tad, ja tu esi kā rakstošais žurnālists un raksti par dažādām attiecību tēmām un mīlestību, tu vienalga tur roku uz pulsu un atšķir arī tās lapas, kas ir saistītas ar modi un tā brīža aktualitātēm. Nu, jā, tieši kā reiz par kosmo laiku runājot, skaidrs, ka tas noteikti veido tavu vispār sajūtu par modes pasauli, un to starp tu izzini un uzzini varbūt pirmais tos jaunumus, tā ir viena lieta, bet tu redz arī visu tur tās aizkulises un visu, un es domāju, ka tu esi arī droši vien tā sieviete, kas uz Devil Wears Prada dodas ar pilnīgi citu, varbūt sajūt kaut kādu tiešām tādu foršu saikni ar to filmu, jo izstāstīja varbūt tieši kā reiz par to laiku tajā glancētajā žurnālā no šīs te modes prizmas, nezinu, jums bija tur kaut kādas iespējas arī, nu mēs visi noskatījāmies Devil Wears Prada, ja? Un mēs redzējām, ka viņas visi tur var ieiet kaut kādā lielā skapī un paņemt visas tās skaistās smukās štātītes. Vai tā ir dzīves realitāte, vai tas tomēr tā nestrādā? Negluži. Protams, sava daļa taisnības. Tur ir vispār dzīvot glancētajā žurnālā. Tā ir ļoti interesanta pasaule, tīpaši, ja tu strādā pasaules līmeņa izdevumā, kas bija žurnāls Cosmopolitan, jo mums bija cieši saikni tieši arī ar Amerikas biroju, un tas nebija, ka tu rādi saturu šeit, tavs pirmavots ir Amerika, un tas ir vienmēr ļoti interesanti, bet, protams, ja mēs salīdzinām ar Sātans Pradas brunčos, man gan vīrs kopā ar mani skatījās pirmo un arī otro daļu, un viņš teica, Klau, šī ir filma par tevi, bet nu, tik skaisti, protams, tur nebija. Bet, kas attiecas uz tādiem labumiem, tad, protams, mums bija lielais plaukts, kur bija sasūtīti visādi kosmētikas, dekoratīvās kosmētikas, kopjošās kosmētikas jaunumi, un tas plaukts bija pilns, un tad katrs var pieiet klāt un kaut ko sev izvēlēties un paņemt uz mājām vai nepaņemt. Ja par modi runājam, ja par apģērbu runājam, tad Dacītai dažkārt bija kaut kas ir palicis no fotosesijām, ko ir nācies izpirkt, jo ir kaut kāds brāķis vai kaut kas ir sabojāts. Kleksis, tad līdz ar to uz to varēja pretendēt, bet tāds lielais skapis mums nebija. Bet ietekme no tā laika tavā garderobē bija? Ja? Jā, es saku viennozīmīgi. Es domāju, ka arī Dace ir vainīga pie šīs ietekmes un patiesībā jau arī visas redakcijas meitenes, jo visas redakcijas meitenes turēja šo roku uz pulsu un viņām gribējās sakot aktualitātēm. Mēs vienu otru ietekmējām. Mūsu galvenā redaktora arī bija ļoti, un vēl aizvien ir ļoti spilgta personība Sanda Zāmuela. Tagad jau Bernāla, un viņa bija tā, kur ikreiz, kad ienāca birojā, tad visu iztaisnoja muguras, jo viņai bija ādas bikses, Converse kedis, Chanel somiņu, pūder krāsā mētels, un tu jau biji iedvesmots un gribēji piedomāt pie tā, ko tu rītdien vilks uz darbu. Ir kaut kāds tāds mirklis, ja tu tagad tā atzūmo, ka tu saproti, ka tu biji tā meitene, nu tur vēl tajā laikā, kas skatījās un domāja, kā es arī gribu to savu, to zīmolu somiņu vai vēl kaut ko, un tad ir 10 gadi tāds fast forward, ja, un tad reku tu esi tā sieviete, ko tu pirms tā laika uzlūkoji kā tādu
piemēru. Tā padomā par to kādreiz? Nē. Kaut kā, man liekas, tas viss ir, it īpaši, kad tas notiek tādā garā laika periodā, tad tu par to neaizdomājies. Tu redzi tos soļus, kas ir veikti, lai tu nokļūtu varbūt no punkta A līdz punktam B, bet tur ir vēl ļoti daudz mazu solīšanu pa vidu, un līdz ar to, es Bet tu piekrīti, ka tas tā ir, vai ne? Ja tu, piemēram, tagad, nezinu, iemet sevi tajā laika mašīnā pirms tiem gadiem, ja tu paraudzītos sevi šodien, tu Es domāju, ka es priecīga? priecātos par savu garderobu. Nenoliedzami. Jo tajā laikā arī vēl viens fakts, kas nav gluži, kā mēs filmās to iztēlojamies, ir arī atalgojums, kas ir glancētajās žurnālos. Tas nav mainījies. Fakts. Par Fakts, es to, domāju, vai nav tas ir mainījies vai nav mainījies, es nezinu, bet toreiz tas bija gaužām pieticīgs, un mēs tiešām strādājām ar lielu atdevi, deksmi un vienkārši sapni par ideju. Tur bija maz no tās skaistās dzīves tīri finansiāli, un līdz ar to mēs nevarējām atļauties to, ko mēs, protams, gribējām, un mēs rakstījām žurnālā par lietām, kuras mēs nevarējām atļauties, bet mēs arī par tām sapņojām, un es ne pret ko nemainītu to laiku un to pieredzi, kas man tur bija. Es uzskatu, ka man ir ļoti profesionāli veicies, un man pirmā darba vieta bija tūkstošiem meiteņu sapņu darba vieta. Līdz ar to es baudīju un tvēru katru mirkli, un es arī uzskatu, ka tieši tajā laika periodā es apguvu profesionāli visu, ko es vien varēju apgūt, un arī atgriežoties pie tās realitātes, jo darba žurnālā nav tikai sēdēšana pie datora un taustiņu klikšķināšana, tur bija viss, tur bija galdu stumšana, putekļu tīrīšana, tur bija skrējiena uz tipogrāfiju, tur bija viss, ko var iztēlot. Sabiedrībā zināmām personībām bija fotosesijās jāvelk kēdes kājās, jo viņš pats nenolieksies to izdarīt. Un tur bija visas tās aizkulisses, bet tas bija ļoti interesants laiks. Kas tev šodien ir mode? Ko tev tas nozīmē? Cik daudz vispār tu tam velti uzmanību? Es saprotu, ka muļķīgs jautājums varētu būt, bet jo var redzēt, ka tu velti tam uzmanību, bet, jā, kādas ir tavas cilvēkiem liekas, ka es tam veltu vairāk uzmanības, kā es patiesībā veltu. Tas ir tas priekšstats, ko tu redzi, kas varbūt ir arī kādreiz feini. Tā, nav jau slikti. Bet atgriežoties pie tā, ko mēs pirms tam runājām, man šķiet, ka daļa no pašapziņas un pašpārliecības ir mode. Jo nenoliedzam, mēs pilnīgi citādāk tveram dienu, tad, kad mēs esam saģērbušās tā, kā mums pašām patīk. Un šeit nav runa par trendiem, šeit nav runa par to, cik aktuāli tu esi saģērbusies, šeit nav runa vai patīk citiem, bet tas, kā tu pati jūties. Un tas pilnībā var pārvērst tavu dienu, tas ceļ tavu pašapziņu, tu citādāk uzlūko lietas, kas notiek tajā dienā, tāpēc man mode, protams, tā ir arī pašizpausme, bet man primāri tā ir pašapziņa. Tev ir kaut kādi tie apģērba gabali, kuros tu jūties pārliecinātāk par sevi nekā citos? Žakete. Tāpēc šodien šāds saģērbos, bet vispār manā garderobē man šķiet vislielākais plaukts ir atvēlēts žaketēm, dažādi piegriezumu žaketēm. Man šķiet, ka žakete ir viens no visuniversālākajiem apģērba gabaliem, ko tu vari integrēt ļoti dažādos stilos. Tas var būt gan ļoti ikdienišs kēdes, džinsu, bikses, tēkrekls, gan arī kokteļa kleita. Žakete ir viens no vislabākajiem apģērba gabaliem, tāpēc es nepagurstu tās pirkt, un manā skapī ir tiešām jau tāda apjomīga kolekcija. Es absolūti pievienojos, jo žakete ir, kā saka, goes always. Tā kā pilnīgi vienmēr, grūti iedomāties, kas ir tas, kur žakete nebūtu tas, kas noslēdz to koptēlu. Un tad, kad dažkārt ir tā sajūta, ka tev nav vienkārši šis džempers nepiestāv, negribas tādu jaku, kaut kādu vilku, žakete. Ir taču žakete, tā būs vienmēr. Un tas, ka ir 4 melnas žaketes, tas arī vēl neko nozīmē. Katra citādāk, piegriezums, pleciņa, viss. Vienkārši nesen bija ar vīru sarunu. Tev ir 4 melnas žaketes, bet nav šāda. Jā, precīzi. Un bikses vai kleitas vai svārki ir tas, kas to pārliecību tavā gadījumā tā kā paceļ. Jeb tev apakšpusē nav nozīmes, ja žakete ir augšā.
Man tās tomēr ir bikses. Es vienmēr ar tādu lielu skaudību skatos uz tām sievietēm. Es šeit arī esmu viņu vidū, kur ļoti bieži izvēlās svārkus vai kleitas. Es pārliecinātāk arī jūtos biksēs noteikti. Bet es ļoti rēti izvēlos kleitas. Es šādi tad uzvelku, bet svārkus pavisam rēti. Bet jā, kāpēc? bikses. Es nezinu. Es laikam kaut kā nejūtos. Es gan piekrītu, ka tas ir daudz sievišķīgāk. Man arī meita bieži jautā, mamma, kāpēc tu nevelc svārkus vai kleitas, jo viņi savukārt ir tajā vecuma posmā, kad Protams, kleita ir kleita ir. aktualitāte numur 1 un galvenais, lai griežās. Nu, griežās, jā, tas ir svarīgi. Un spīdīga. Un no aizdomīgas izcelsmes materiāla. Jā, Un tāda, kad man negribās viņai blakām iet. protams. Bet par to mēs arī vienmēr vienojamies un cenšamies atrast kaut kādu kompromisu. Bet es priecājos, ka viņi izbauda šo laika periodu, jo es zinu, ka tas ātri pāries un drīz būs periods, kad es nespēšu viņai vispār uzvilkt to kleitu, jo viņa būs tikai pusaudzes biksēs. Bet jā, es pati vienmēr lielāko daļu laika izvēlos bikses. Nē, es arī par sevi pārliecinātāk noteikti jūtos biksēs, jo īpaši, ja tas ir kaut kāds bikšu kostīms, kur ir tā žaketa vēl arī, tad šķiet, ka tas maskulīnais tēls un kaut kādā ziņā tur tā vīrišķība, jo es esmu dzirdējis arī ļoti pretējus viedokļus, ka tā kleita, tā sievišķā būšana ir tas tavs tas ierocis, jā, ar kādu tu vari varbūt atvērt visas durvis, tad es nezinu, vai tas ir sas par mums kā par personībām, kurām vienkārši nav šīs komponentes, kaut kas tur iztrūkst, vai kā citādi, bet es nekad to tā neesmu sajūtus romantiski, jūtos, jā, sievišķīgi var būt, jā, tai kleitā, bet spēcīgi tā pārliecināti, noteikti, nē. Bet ļoti labs variants un kompromiss, es nezinu, vai kamerā būs redzams, ir šāda veida kombinācija. Kas ir atgriezies atkal modē, starp citu. Jā, es tieši pat iegādājos tādus svārkus ar bārkstīm, un man ir doma tieši vilku kombinācijā ar biksēm, nevis kā atsevišķus svārkus. Tieši mums Dats Bahman tikko stāstīja arī par šīm kombinācijām, kur bikses ar tiem bārkstēniem svārkiem vai kleitām pāri ir šīs vasaras Es sadzirdēju, es saku, Dats ir liels ietekmētājs. Bet kas ir vēl tas, kas varbūt ikdienā tevi ietekmē? Kā tu tā kā redzi, kā visas tās kaut kādas jaunās, aktuālās lietas vai tās, kas tev iepatīks, kā tās pie tevis nonāk? Nu, kā tu, tas ir tā kā tu ej apzināti, nezinu, uz veikalu un meklē kaut ko jaunu, vai ir kaut kas, kā tu, kas tev, es varu izstāstīt vienkārši par sevi, ka, teiksim, ir kaut kādas lietas, kuras tu pamani vai nu sociālajos tīklos, vai vienkārši vispār veikalu kolekcijās, kaut kas tev tur riņķī apkārt ceļo, piemēram, balonbiks, un tad tu pēkšņi saproti, ka, hei, bet man nav tās balonbiks. Šis ir tas, kam es pievērsīšu tagad uzmanību. Nu jā, kā pie tevis nonāk visi šie kaut kādi trendi, piemēram? Man ir tas pluss vai mīnus, ka es ikdienā atrodos tirdzniecības centrā, konkrētāk Spicē, un līdz ar to es neviļus ļoti daudz laika pavadu veikalos, bet man šķiet, ka visgrūtāk ir doties uz veikalu ar misiju. Jo visticamāk šī misija nerealizēsies. Viskaistākie pirkumi vienmēr ir impulsīvie pirkumi, kad tu neesi plānojis, tu esi gājis garām skatlogam, esi kaut ko pamanījis, tev ir iepaticies un tu to esi iegādājies. Jo tiklīdz tu galvā uzbur kādu konkrētu fasonu, modeli, krāsu, tā nekur tieši tāda nav, bet nedēļa atpakaļ vēl bija. Bet par tiem trendiem vai ietekmēm man šķiet, ka tas notiek tik ļoti jau zemapziņas līmenī, jo mēs dzīvojam sociālajos tīklos, kas arī ir noteikti atsevišķa tēma par vēlmi, lai izskatās, ka mēs dzīvojam skaistu dzīvi, ne tik daudz kā tiešām dzīvot skaistu un laimīgu un piepildīt dzīvi, bet noteikti, ka sociālajie tīkli ir tie, kuros mēs pavadot laiku, pēkšņi mums ienāk prātā doma, tā es vēlos tās balonbikses, bet iespējams tāpēc, ka es nu pat noskatījos kādas 5 video, kuros ir šīs balonbikses. Bet jā, es tomēr ļoti cenšos domāt par to, kas piestāv tieši man. Kas piestāv arī tavai garderobei?
Jeb tas... Forši. Diezgan švaki man ar to iet. Man vispār ar kapsulas garderobi Dacīt ielūkotos manā skapī, viņi droši vien saķertu galvu un teikt, bet Laura, kur ir bāze? Jā. Kāpēc nav bāzes? Man ir grūti ar bāzi, man patīk, man vajag, lai apģērbs izsauc mani emocijas. Un ja es ieraugu kaut ko, kas manī izsauc emocijas, man to gribas nopirkt, un tad aizēju mājās un, protams, saprotu, ka neko nevar sakombinēt ar šo skaisto apģērbu, kas arī izsauc mani emocijas. Tāpēc man, starp citu, kauns atzīties, bet ir apģērba gabali manā skapī, kas vēl aizvien ir ar veikala birku, un nezinu, vai kādreiz tas mainīsies konkrētajam apģērbam, bet man liekas, ka vispār sievietes nenovērtē savu izskatu, savu augumu, jo mums šķiet, ka mēs vienmēr varējām tur vairāk, šeit mazāk, šeit garāk, tur īsāk, neaizdomājoties par to, cik daudz var koriģēt apģērbs. Es arī zinu, par ko domāju, ka mēs šādi te, tad, ja tu paskaties uz tām fotogrāfijām, piemēram, kas ir uzņemtas pirms 5 gadiem, un skaties, bet es šeit, forši izskatījos, bet tajā mirklī, kad tā bilde ir uzņemta, tu pasties un nodomā, nē, te tur vēders pa lielu vai kaut kas tur tāds, un tad ar tādu laika nobīdi mēs atskatāmies, un viss ar tevi bija kārtībā. Bet tajā mirklī to pārliecību kaut kā nevar sadabūt. Laika nobīdi, protams, arī tāpēc, ka mēs kļūstam vecāki un iestājas gravitācija, mums šķiet, ka mēs vienkārši iepriekš bijām skaistāki, bet tiešām man šķiet, ka ar apģērbu var koriģēt savu augumu, var izcelt to, kas ir izceļams un nedaudz pieslēpt varbūt to, par ko tu nejūties pārliecināta. Tev nav jābūt skaistākajai sievietei telpā, bet tas, kā tu ienāks, tas padarīs tevi par skaistāko sievieti. Un tā pašpārliecība un atbilstoši izvēlēts apģērbs, tas ar to var ļoti daudz ko panākt. Es arī pat dalījos kādā citā sarunā, ka es nekad neesmu bijusi tāda ļoti skaista sieviete. Man daba nav, man daba nav apveltījusi ar tām šķietami tām standartizēt skaistajām varbūt lietām un iezīmēm, bet ļoti daudz ko var panākt ar apģērbu, ar sevis pasniegšanas veidu, ar pašpārliecību un ar stāju un ar ķermeņa valodu. Jā, es piekrītu visai tai otrajai daļai no tevis sacītā, tai pirmajai itin absolūti nemaz, bet tu jau sāki runāt par tavas meitiņas garderobi arī, skaidrs, ka maziem cilvēkam es esmu par to, ka ir tajā brīdī, kad ir vēlme tajās fliter un plastmas kleitiņās diept, tad tas ir arī jādara, un lai uz to bērnu dārziņu vai kur tā arī dodas, jo tad, kad tu redzi 50 plus gadīgas sievietes, kurām mamma to bērnībā neļāva, un tagad viņas tagad ir nolēmuši šo īstenot, tas izskatās vēl trakāk. Tāpēc labāk visam jānotiek savā laikā. Bet vai tu domā par to, kā tu veido, piemēram, meitas gaumi, vai tu ļauj tai notikt, vai tu viņai kaut ko ierādi, parādi, vai tikai paļaujies uz piemēru savu, vai kā notiek jūsu šīs sarunas, piemēram? Es tev piekrītu, ka ir jāizdzīvo tās fāzes. No otras puses man pat bija ar citu mammu diskusija, vai tomēr tev nav jau jāmāc tā gaume, un vai šāda ļaušanās, lai viņi izdzīvo savu šo plastmasas kleitiņu stadiju, tomēr nevar atspēlēties uz tevi nākotnē. Bet es domāju, ka, piemēram, ir arī ļoti liela nozīme, jo, protams, ka viņi skatās uz to, kādu apģērbu izvēlos es, ko es velku. Es nedaudz krāpjos, man jāatzīst. Es ļoti bieži dodos uz veikalu bez viņas, un līdz ar to es iegādājos apģērbu bez viņas klātbūtnes, un tad, kad es pārodos mājās, tad viņi vienkārši priecājas par to, ka ir izdarīts jauns pirkums. Bet es zinu, ja mēs atrastos veikalā, visticamāk, ka mans izvēlētais džempers nenonāktu pirkuma groziņā, bet nonāk kaut kas pavisam cits.
Tāpēc, protams, es nedaudz tur tā cenšos. Un arī tad, kad mēs dodamies ārpus mājas, tad mēs tomēr cenšamies vienoties. Viņi izvēlas matu gumiju, es izvēlos kleitu un kaut kā mēs sadalām. Man nesen viena mamma ieteica padomu, ka viņiem savukārt bērnībā esot bijis tā, ka uz skolu vai uz dārziņu bērns drīkst vilkt, ko viņš vēlas, viņš drīkst izpausties, bet tiklīdz vecāki iet kopā ar bērnu, nezinu, uz teātri vai ciemos pie kādiem citiem draugiem, tur tad vecāks ir tas, kurš nosaka šo dress kodu. Es tik ļoti māju ar galvu, jo šis ir mūsu mājas noteikums, precīzi šis, jā, uz bērndārzu, skolu varbūt jau vairs nē, tā kā tad, kad sākās vecākajai meitai jau, mācības skolā, tad tā kā, bet, labi, tajā brīdī arī beidzas tas plasmas kleitiņu laiks, tā kā tur viss pēc plāna, bet, jā, uz bērndārzu viņas drīkstēja un drīkst vēl aizvien doties tā kā sirds kāro, tur, kur mēs ejam kopā, tur tas tā tomēr nav. Tas jau nenozīmē, ka tas bērns ir, tas nenozīmē, protams, ka tas bērns ir iespīlēts kaut kamā, kas viņam riebi un viņam tur puņķu un asars pa gaisu, noteikti nē, tā arī ne, tā tu neizveidos veselīgas attiecības, droši vien tam bērnam ar apģērbu, bet tur tomēr es tā kā iejaucos izvēlēs un tā. Man kaut kad es atceros, ka Indra Salcevičs sacīja, ja tu gribi, lai tos bērns visu laiku kaut cik jēdzīgi saģērbis, tad vienkārši veido to viņa garderobi, vienos un tajos pašos toņos tur, piemēram, un tad nebūs jāšausminās par to, ko viņš ir izvēlējies tur sakombinēt, jo viss ar visu ies kopā, un tad man vienu brīdi, es pie šī ļoti tā turējos, un tā vēl citām mamām ieteicu, un tad es sapratu, kaut kādā mirklī šis vispār vairs nestrādā, tāpēc, ka nav jau arī tie tutūro rozās vārki slikti. Kādreiz jau arī tie der, bet tiklīdz kaut kas viens tāds ienāk tavā garderobē, tur jau viss ir sen nojuts, un šie principi var iet atpūsties. Tā kā, nē, tā tas, vismaz, jā, man pieredze rāda, ka tāds īsti nenotiek. Turklāt, tu jau priecājies, ka tu esi atradusi vienu skaistu klēķi, tev vēl ir jāatrod konkrētajā krāsā, tas varētu būt diezgan izaicinoši. Jā, tā ir, piekrītu. Vai ir kaut kas, kāds no tādiem cilvēkiem, es nezinu, varbūt tur kaut kur pāri robežām, vai kā, uz ko tu lūkojies, kā uz tādu arī piemēru, ne tikai varbūt runa par, nezinu, modi, bet vispār kā uz sievieti tādu, kas ir taustas kaut kādā ziņā, sauksim to par etalonu vai vienalga. Man uzreiz gribas domāt par modi, jo es nevienu tā tuvi vaigā, kas ir ārpus Latvijas robežām, nepazīst, līdz ar to man ir grūti spriest par personības tipiem, jo bieži vien tas, ko parāda plašākai publikai, ir krietni atšķirīgs no tā, protams, kas ir aizkulisēs un kas notiek cilvēka mājās. Bet, kas attiecas uz modi, es arī tomēr cenšos lūkoties uz dāmām, kas ir mūsu pašu Latvijā dzimušas vai dzīvojošas, jo, ja mēs runājam par Holivudu vai Ameriku, tur ļoti bieži aiz muguras stāv stilists vai stilistu komanda, un līdz ar to tas ir perfekti izveidots tēls, un teikt, ka man patīk šīs konkrētās slavenības gaumi, ir grūti, jo iespējams, ja viņai pašai būtu jāsaģērbjās, tā nav viņas gaumi, tie ir viņas izvēlētie stilisti un cilvēki, ar kuriem viņi strādā, ja viņai pašai būtu jāpieņem lēmums, viņi iespējams izskatītos vizuāli pilnīgi citādāk. Bet runājot par Latvijas dāmām, man lielā mīlestība attiecībā uz stilu ir Julija Malāhova. Es skatos katru viņas publikāciju, man ļoti patīk viņas garderobi, ja man būtu iespēja iekāpt viņas skapīs, būt pārlaimīga. Man ļoti arī patīk, jau vairs Latvijā nedzīvojoša, bet dzimusi Santa Pīlēna. Man ļoti patīk viņas pieeja stilam, viņa ir gan nedaudz atšķirīgs no Jūlijas, viņa ir vairāk tas mākslinieckais, bet man ļoti patīk, kā viņa kombinē lietas. Vēl man ļoti patīk, kā ģērbjas un vispār aksesuāri izvēlē. Man šķiet izcila ir Grēta Peide. Tā kā man šķiet, ka mums Latvijā ir tik daudz sievietes, no kurām iedvesmoties, kā viņas vizuāli izskatās. Līdz ar to mums pat nav jāskatās uz Holivudas slavenībām, nemaz turklāt nezinot, vai tā ir viņa pašu garderoba vai rūpīgi izstrādāts tēls. Tu zini, ja, ka kādā citā sarunā kāds cits uz šo jautājumu ļoti iespējams būtu atbildējis pieminot tavu vārdu. Ļoti iespējams. Ļoti iespējams. Tā kā paldies tev arī tiešām par tevis sniegto iedvesmu, lai tu arī saki, ka cilvēkiem šķiet varbūt, ka tu pievērsi tam vairāk uzmanības nekā tas ir patiesībā.
tad, lai tu zini, ka arī varbūt tā tīri garām ejot no skapja izvēlētais komplekts kādam citam droši vien ir bijusi arī liela iedvesma ikdienā. Un šodien es tev saku, Laura, protams, milzīgi paldies par sarunu, lai skaista vasara, kas ir tas varbūt, ko tu uz tās modes nots vēlētu visiem šajā vasarā. Nezinu, varbūt ir kaut ko paeksperimentēt vai kaut ko, nezinu, noprovēt, nebaidīties. Nezinu, kāds ir tās vēlējums. Man uzreiz, protams, prātā ir sievietes. Es nezinu, kāda ir jūsu mērķa auditorija. Visticamāk. vai kungi arī skatās šādu veidu sarunas, bet tā kā man pašai lielā mērķa auditorija 93% ir sievietes, tad es vienmēr gribu runāt ar sievietēm. Un mans patiesībā tas novēlējums gaužām vienkārši biežāk samīļot sevi, biežāk uzteikt sevi, biežāk atcerēties, cik mēs esam foršas, biežāk pasmaidīt, kad mēs skatāmies uz sevi spogulī, jo mēs tik ļoti mīlam sevi tā nedaudz pazākāt. Un it īpaši pavadot laiku sociālos tīklos, mums liekas, ka visur citur zāle ir zaļāka, bet nav. Mēs esam lieliskas, burvīgas, un mums ir vairāk ar tādu labumu un mīlestību jārunā pašām ar sevi. Ka, jā, man laikam tas galvenais novēlējums vairāk, lai mēs novērtētu, cik mēs esam lielisks un cik daudz mēs varam izdarīt. Kādreiz samīļot ir arī jaunu kleitu sev uzdāvināt. Pareizi? Jā, jebkādā veidā, kādu ir tā tava mīlestības valoda, tādā arī samīļo. Paldies tev sirsnīgs. Paldies no Denim Dream un draugiem Avene. Paldies, Lels. Un paldies tev, Kas tad man? Kas tad tev? Paldies tev, jo tu esi arī, manuprāt, sociālo tīklu tāda liela iedvesma ar savu tādu patiesumu un īstumu. Tā kā paldies tev liels. Paldies.